Man bija nogurums, jo es tajā laikā arī mācījos, un man bija tā apziņa, ka mans darbs netiek novērtēts, jo es zināju, ka es saņemšu grašus par savu padarīto darbu, un tas bija diezgan fiziski smags darbs. Esmu dzirdējusi, ka daudz jaunieši strādā bez līguma. Tieši tā iemesla dēļ, kad mūsu valstī ir liels ienākuma nodoklis. Sanāk, ka jauniešiem maksā algu uz rokas. Un tas ir viens no iemesliem, manuprāt, kāpēc mūsu valstī arī rodas ēnu ekonomika. Un sanāk, ka jaunieši, kur strādā bez līguma, viņi nemaksā arī sociālo nodokli. Un tieši tas ir arī svarīgs mūsu Latvijas pensionāriem. Mēs partijas Suverēnā vara ierosinām, ka jauniešiem līdz 25 gadu vecumam ir jāceļ ienākuma nodoklis, taču jāpatur sociālais nodoklis, lai mēs varētu uzturēt mūsu valsts pensionārus.